Pirmais sporta kluba Ašā pārstāvis Ernests Samsonovs. Šie visi uzdevēja varējumi. Ko jā, dāmas un kungi, Drabinta.com ziņās mums tagad cēs skrējiens noskriets. Mums aiz muguras Reks Smuka pils un profesors pirmo reizi mums izcīnīs pirmo vietu ir, jā. Un tagad mēs paprasīsim, kā tam veco zēnam te gāja. Nu, pastāst, kā ir, kāds sajūts, kas tur bija un ko tu vispār šodien sadarīji? Vispār bija baigi viegli, jo trasi bija maziņi, treniņos daudz jāskrien, es jau pieredzi, nebija grūti. Un kā bija tas slavenais Lenču ielas kalns? Arī nebija nekā. Es skrēju no kalna jau arī lejā, tempā un arī augšā, un nekas netraucēja. Okay. Bulciņas ieiest pa ceļam negribējās tādu? Nebija kaut kur kulinārija pa ceļam vai kas tur? Nē, neviens neko nepiedāvāja. Neko nepiedāvāja. Un kāda sajūta izcīnot pirmo vietu, ko? Forši, pirmā reize, pirmā vieta. Cēs skrējienos īpaši, jā, kur vienmēr jau tu kaut kā ceturtais, jā. Nu, un, ja būs normāla balva, ko darīs ar normālu balvu? Nu, labi, par balvu runāsim tad, kad saņemsim, jā. Kā domā, kā būs Smiltenē tagad pēc pirmās vietas? Nu, liekas, arī būs baigi labi. Tur jau vēl īsāks, ne? Jā. Nu, tas bija profesors mums Ernests Samsonovs, Cēs pavasars, ne, bet apkārt ceļsim 2011. gads. Pīs. Kristiāns Fotošovs, šoreiz Kristiāns otrajā vietā, jā. Pusmetru laikam aptver no 1 sekundi no otrās vietas, jā. Ne, no pirmās vietas. Nu, pastāst, kā ir, kā jūties un kas vispār? Normāli jūtos. Drusiņu preses arā skrienot, cīnījot līdz pēdējiem metriem, cik vien varēja. Jā, nu, tu jau zini, ka tas puisīts ir gadu vecāks tevīm, jā, bet, nu, tu zini arī to, ka droši pavasarī tu viņu noskries, ko? Mēģināšu. Ok, kurā vietā distancē tev likās, piemēram, visgrūtāk un kur bija visvieglāk, vai nebija vispār tā, kad? Visgrūtāk jau bija pēdējiem metriem. Tad bija jādzen, jā, ka tur sprintiņš jātais, jā? Jā. Ok, nu, parunājāt ar čempionu, vai ne? Jā, droši parunājām. Viņš nebija tā, viss apsveic, ja tu viņu apsveic, viņš jau viss normāli? Jā. Ko jūs vēl parunājāt, anekdotu kādu? Ne. Ok, kā tev liekas, kā Smiltenē būs tur 3,3 kilīši, tā kā vajadzētu nokniept, ne? Ātrāk vajadzētu un labāk. Jā, bet, nu, fiziski jūties ok pa lielam, jā? Jā. Nu, jā. Tad Kristiāns mums ir noskrējis pa otro šoreiz, jā, bet praktiski pirmā vieta tikai sekundi, jā, un es domāju, ka tas tikai sākums, un rudens vēl garš, ziema gara, un vispār mēs dosim iekšā. Nu, Edgars Štāks arī mums šodien noskrēja. Edgaram, gan mums šoruden galīgi kaut kā pagaidām mums ir sāpīts bišķi joprojām, jā, bet nu šodien vismaz tika līdz galam. Ja nemaldos 4. vieta, Edgar, jā? Jā. Bet nu kā pašam liekas, nu reāli nebūtu tur problēmas, došu, ka būtu stabils trīnieks, varbūt pat pacīnītos pa pirmo, ne? Jā. Un kurā brīdī tev tur sākās tas viss atkal? Pie beigām un vēl pa vidu kaut kur skrienot augšā pa kalnu. Bet tā kopumā jūties baigi labi, jā? Jā. Okay. Bet nu dusma nav uz sevīm, uz citiem, ka 4. Nē. Tāpēc, ka tu zini, ka gan jau atkal pienāks laiks, ka būs pirmais, ja ne? Jā. Okay. Tas bija Edgars Štāks. Šī pārsla puriņa pirmo vietu dabūja S12 grupā, jā, otro vietu apsteidz pa 3 minūtēm. Nu, kā bija stāst? Labi. Jā, un kurā vietā tev, teiksim, bija visvieglāk distancē un kur bija visgrūtāk izstāst? Visur viegli bija. Visur bija viegli, jā? Un kurā brīdī tu saprati, ka tu būsi pirmā vai vispār nesaprati to? Tad, kad viss apzina?
Tu jau redzēji, ka neviena meitene nav tikai, kad ievi priekšā, ja vai kā? Jā. Un kurā vietā tu viss apzini? Nu, pa kalniem augšā. Ja beigās, jā? Labi, un nebija, teiksim, tāda, tu skrien, domā, jāpasēž bišķi. Nē. Kā startēji, tā līdz galam, jā? Jā. Nu, forši, ne? Un ko darīs ar pirmās vietas balviņu? Es gan nezinu, kas ir pirmā vietā, bet ko darīs ar balviņu? Nezinu. Ziedos baznīcai? Nē. Ak, Dievs. Pārsla baznīcai neziedos savu balviņu, bet, vispār normāli noskrien vietēm. Tā bija Pārsla Puriņa. Matīs Seltermans māca vismazākais, jā, Dženčiks tagad, jā. Matīs otrā vietu, zini, jā? Jā. Un kā liekas pašam, ir ok? Normāli ir. Bet, Gribējās pirmajam, jā? jā. Un tu apsties, cik tev pietrūka līdz pirmajai vietai? Nē, neapskatījos vēl. Bet, ja trenēsies, tad jau pavasarī droši un Smiltenē varbūt būs pirmais, ne? Jā. Kur bija visgrūtāk tev skriet šajā, kurā vietā tajā distancē? Tur pa kalnu augšā. Tur, kur Lenči iela, jā? Jā. Un vai bija kāds brīdis, kad domāju, viss es apstāšos, vairs nevaru, vai tu tomēr kā sāk tā nodragāja visu un miers un bēsīs? Sākas tā nodragāja. Nodragāja, jā. Labi, vecos. Tas bija Matīs Seltermans otrā vieta šo pavasari. Santa Kuzmana, jā, mums arī noskrēja tikko, jā, mācās kurā skolā? Cēsot Traviča skolā. Jā, bet pa klubu nodragāja tikko, viss baigi labi, jā, un, trīniekā gan nav, bet ir olimpiskajā sešniekā, jā? Jā. Un kā bija izstāsts, kas tev bija, kā tur gāja un kas tev vispār tur sanāca? Šoreiz man likās, ka es noskrēju ļoti ātri. Vismaz 4 gadus skrienot, šis man liekas bija ātrākais laiks. Jā, finišā arī izskatījās diezgan ņipra un nebija tā, ka galīgi saguris. Kur tas suns ir aprakts? Es zinu, ka tu gāji trenēties bišķiņ, jā? Jā, trenējos tik cik pati un skrienu garos un stadionā citreiz paskrienu. Jau Namberg, jā, mums ātrākā no meitenēm mūsu klubā šogad, jā. Ja viņa kā bija? Labi. Kurā brīdī palika labi? Nezinu. Visu laiku bija labi, jā. Ar tev skriet, kā bija viegli vai kā, kā tur sākumā varbūt tur stresiņš vai kas pastāst, kā tev bija? Bija viss kārtībā, viss bija superīgi. Jā. Tu jau man, kāds zināja, ka tu būsi pirmā? Tu jau man pirms nedēļas teici, ka tu būsi pirmā. Tāpēc es tā domāju. Tas ir forši, tas ir čempionu psiholoģija, jā, sev iestāstīt, ka būs pirmā. Vai bija kāds brīdis, ka tu jūti, ka tev pakausīja kādu meiteni elpo? Nē. Nebija, tu visu laiku biji vadībā un miers, jā? Jā. Jā. Un ko tu dari? Pārsla teica, ka viņi savu balviņu ziedos baznīcai. Ko tu darīsi? Kādu balvu? Tā. Es vēl neesmu domājis. Jo tu jau nezini, kas tur būs, vai ne? Nē. Nezinu, 14 lati. Tā baumo, bet es jau vēl nezinu. Šitais Smiltenē kā būs pēc nedēļas? Arī būs pirmā. Dzirdējāt, viņa teica, ka arī pēc nedēļas viņai būs pirmā. Ja nebūs, ko mēs tam varēsim nogriezt bizi? Nē. Bet ja pagājuši gadu bija pirmā, tad jau šogad būs labāk. It kā tā vajadzētu būt, jā. Labi, tā bija jau Namberga čempione. Ātrākā šogad cēs skrejienā no mums, jā. Vai pārsēdot tev jaciņā, jā? Tā kā bez... Baudas visiem pasniedz un Ieva Namberga. Ieva, Leobe, Ļāna, pirmās 3 vietas, es 14 grupa, Kristiāna. Otrajā vietā Kristiāns. Un pēdējot savu spēku, viņi ir atšķirtījies un pagādījis pirmās vietas. Zintanis Zaļekskis, pirmajā vietā.
Pirmais Ernests Samsonovs. Tur malak. Jā.